Es esmu muzeja Gars, un šis ir Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. Viens no vecākajiem muzejiem Eiropā, kurš šogad 2007. gadā atzīmē savu 234. jubileju. Tagad aicinu jums sekot man līdzi, pastaigāt pa muzeju. Šeit jūs redziet mūsu dibinātāju, Nikolaus von Himzels, pēdējais Martīnī Himzela dzimtes pārstāvis, kura tēvs, kura citādi vāca daudz un dažādus vēsturiskus mākslas, dabas priekšmetus. Bet nabadzīgs nomira neprecējies, bērnu viņam nebija. Bet viņš savā testamentā rakstīja, ka visu savu lielo kolekciju atstāja Rīgas pilsētai. Un tā nu viņš ir mūsu dibinātājs, un varētu teikt, ka es esmu arī viņa gars. Šī telpa ir izstāžu zāle, un šī izstāde ir veltīta muzeja 225 gadu jubilejai. Veidot kopā ar Herdera institūtu Mārburgā, un šeit ir daudz unikāli interesantu priekšmetu. It sevišķi interesants ir fotogrāfijas, kuras pat es kā muzeja gars nebiju tīri redzējis. Piemēram, šodien mēs ienākam muzejā lūk šeit, šī skaistajā ēkā, kuras vietā 19. gadsimta beigās bija lūk šāds te grausts. Viņi nojauca un tika uzcelta muzeja ēka. Un diez vai kāds sevišķi uzmanīgi neieskatot, nepazītu šeit Herdera laukumu. Tad, kad Nikolaus Himzels un viņa senču vācas kolekcijas, tie bija ne tikai vēsturiski priekšmeti, tie bija arī dažādi dabas liecības. Lūk šeit, piemēram, krokodiļa āda, ūdens bruņurpuča bruņas un pat īsta kaltēta haizivs. No mūsu muzeja veidojušies daudzi muzeji Latvijā. Gan dabas muzejs, gan medicīnas muzejs. Daudzi priekšmeti, man gan atļauj neprasot, ir nodoti kara muzejām, Latvijas Nacionālajām muzejām. Tā kā šis muzejs ir uzskatāms par visu muzeju patriarhu. Jā, kādreiz muzejs bija nevis tādas lielas, skaistas zāles, bet atsevišķas istabiņas, un katra istabiņa bija veltīta kādai tēmai. Un šeit mēs atjaunojām ekspozīciju, kura pastāvēja muzejā 36 gadus, tā saucamā rokoko istaba, kuras galvenais eksponāts ir šis skaistais Bauskas skapis. Vairāk kā 200 gadus vecs un unikāls mūsu lietišķās mākslas piemineklis. Redziet, cik vienkārši. Un tā nu lūk, rokoko laikmetā cilvēki darīja. Publiskai apskatei, skaists un grezens. Viss, kas iekšā, daudz vienkāršāks un lētāks. Kurš gan neprot braukt ar divriteni šodien? Bet kurš prot braukt ar šādu divriteni? Kurš 19. gadsimta beigās tika ražot šeit pat Rīgā, Leitmeru fabrikā, un tā tika saukts par zirnekli, jo viņam bija tādas spieķi kā zirnekļu tīklam. Varat jau mēģināt, bet teikšu, nebūs visai vienkārši to darīt. Un šis ir mūsu lielais ir svētais Kristaps, kuru rīdznieki bija izvēlējušies par savu pilsētas mitoloģisko dibinātāju. 400 gadus vecs, ilgu laiku stāvējis dažādās Rīgas vietās, un rīdznieki pielūdza viņu 2 gadījumos. Ja brauca ceļojumos pa ūdeni, lai viņš viņus aizsargā, gan arī ticēja, ka Kristapam ir dziednieciskas spējas. Lūk, uz senas fotogrāfijas jūs varat redzēt, ka viņam rokas ir tādām lupatām apsietas. Ja cilvēkam bija kāda slimība, viņš atnāca pie viņu, ziedoja naudiņu. Pēc tam apsēja kādu lupatiņu, jebkuru. Šeit mēs arī esam apsējuši kādas lentītes. Un, lai dabūtu amuletu pret slimībām, viņš vienu gabaliņu no šīs lentītes tad arī nogrieza. Tagad katru gadu 18. decembrī, Kristapa vārda dienā, katrs no jums var atnākt uz muzeju un pats sev nogriezt šādu veselības lentīti. Ja mums Rīgā ir saglabājušās diezgan daudz senas ēkas,
Tad iekšējā interjera elementi ir visai maz. Ir bijuši dažādi politiskie notikumi, piemēram, reformācija, kara revolūcijas, un viņi daudz ir gājuši bojā. Tieši tādēļ šī Madonna uz mēnesi sirpja, jeb tautā saukt par Rīgas jumpravu, ir ļoti izcils 15. gadsimta beigu mākslas darbs. Un interesanti ir arī viņas šīs skulptūras vēsture. Šo skulptūru 1944. gadā, kad šeit bija vācu vara, mēs uzdāvinājām Lībekai uz 800 gadu jubileju. Un 2001. gadā Lībekas pilsēta viņi mums uzdāvināja atpakaļ uz mūsu 800 gadu. Muzejā ir diezgan daudz ieroču. Tāda ir civilizācijas vēsture. Cilvēki ir bruņojušies visos laikos. Mums ir lielgabali, mums ir zobeni, mums ir arī savs bruņinieks. 16. gadsimta beigu bruņinieks pilnā kaujas ietērpā, kurš sver vairāk par 50 kg un domāt cilvēkam 1,68 m. Bija tā saucamais Livonijas karš, kur pēdējo reizi 16. gadsimta otrajā pusē šis te vācu, Livonijas ordeņa bruņinieks vēl gribēja parādīt, ka viņš ir karot spējīgs, taču bija morāli un fiziski novecojis. Bija parādījušies šaujamie ieroči, tādi kā pistoles, musketes, musketoni, kāva šīm bruņām cauri. Līdz ar to bruņinieks, kā karavīrs, vairs nebija vajadzīgs. Visas varas, un Rīgā tāda ir bijušas daudz. Poļu vara, Zviedru vara, Krievu impērijas vara. Ir gribējuši no Rīgas pilsētas tikai vienu. Jūs esiet tirgotāji, tad maksājiet, izdomājiet daudz un dažādas nodokļus. Un šeit ir tirdzniecības nodoklis, kuru 17. gadsimtā ieveda Zviedru vara, jo mēs bijām pakļauti Zviedrijas valstī. Lūk, šī milzīgā lāde tika piepildīta pilna ar naudu no katra kuģa, kurš ienāca Rīgas ostā. Pēc kāda laiciņa bija speciāla komisija, kas šos maisus izņēma. 4 cilvēki katrs ar savu atslēgu atnāca un atslēdza, uzbēra visu naudu lielam galdavam Rīgas frātē un dalīja starp Rīgas pilsētu, baznīcu, Zviedru varu. Un jāsaka, ka šī dalīšana vienmēr notika diezgan tā ar cīņu, jo katrs gribēja no šīs tirdzniecības pēc iespējams vairāk naudas. 17. gadsimtā Rīgai apkārt mūri 12,5 km perimetrā. Un uz mūriem ir 200 lielgabali. Muzejā šis ir viens no mazākajiem mūsu 30 lielgabaliem, kurš sver tikai 800 kg un ir tāds vienkāršs lauku vai arī iespējams kuģa lielgabals. Toties krustajā pie mums glabājas lielgabali, kuri ir 8 tonnas smagi un šauj ar šādām milzīgām lodēm. Šeit es esmu apķēris tādu skaistu Zviedru oficieri, gan pārējiem muzeja apmeklētājiem tas būs liekts, jo eksponātus ar rokām aiztikt nedrīkst, un pat es viņus muzeja gars ņemu baltos cimdus. Zviedri, saprotot, ka Rīga ir ļoti svarīgs strateģisks pilsēta, uzbūvēja milzīgu grāvi apkārt pilsētai visai, uzcēla citadelē arsenālu, telpu, kur glabājas ieroči, un, lai viņi būtu drošībā, šo telpu, šo ēku, nodrošināja speciāla signalizācija. Šī ir signalizācijas sastāvdaļa. Proti, ja jūs iegājāt šī mājā, likāt kājas uz pirmajiem pakāpieniem, tad šis Zviedru karavīrs, oficieris, kas stāvēja uz pēdējā pakāpiena un ar speciālu saiti bija savienots ar pakāpienu, sāka bungot, sāka padot trauksmes signālu, un tad sardze nāca un skatījās, kurš tad nu ir ienācis telpā un ko militārā objektā vajag. Šeit bija tātad šis te savienojums ar pakāpienu, diezgan vienkāršs mehanisms uz atsvariem, kuri griežoties, tad arī iedarbināja rocīs. Un, kad bija mehanisms nostrādājis, viņi kā pulksteni vienkārši uzgrieza. Par šiem 234
gadiem čaklie muzeja darbinieki ir savākuši pāri par 520,000 eksponātu. Ekspozīcijā katrs, kurš atnāk uz muzeju, var redzēt līdz 500,000 eksponātu. Tātad mazāku daļu nekā pie mums šādi priekšmeti ir. Kur tad viņi visi atrodas? Viņi tiek glabāti speciālās telpās, speciālās mēbelēs. Lūk, šeit jūs redzat vienu tādu novietni, kur atrodas plakāti, dažādi rakstu darbi. Lūk, varam paskatīties vienu. Un šīs afišas skaisti rakstīts: piepalīdziet visi, darbs nes svētību un pārvar grūtības. Vai nav skaists moto cilvēku dzīvē? Arī muzeja garām, tomēr, lai aizsargātu muzeju, dažreiz ir nepieciešami ieroči. Tie jau gan nav mūsdienu ieroči, tie ir dažādi senatnes ieroči, bet tomēr ieroči viņi ir. Piemēram, lūk, šeit man rokās ir skaists 19. gadsimta salūta lielgabaliņš no tīras bronzas. Ja vajag, var lietot. Un šīs skapjos glabājas tā saucamie augsti ieroči. Dažādi zobeni. Lūk, ļoti sens zobens. Viņam būs gandrīz vai 800 gadu. Ļoti labi saglabājies. Un dažādi citi veidi ieroči. Daži ir saistīti ar vēsturiskām personām. Lūk, šādu viduslaiku zobeni. Rīdznieki gribēja dāvināt Pēterim I. Te rakstīts: Vivat car Peter. Kādēļ viņi to nav izdarījuši? Vēsture klusē. Ir jāglabā arī tie ieroči, kur ir visai gari un lietoti tikai kātos. Lūk, šeit ir dažādas helebardes, šeit ir divasmeņu cirvis, šeit ļoti garš rapieris. Tiesa gan, es esmu arī tā viņus nolicis, lai būtu ērti paņemam, ja nu pēkšņi vajag. Muzejs sastāv no 3 ēku kompleksiem. Tas ir pārbūvētās 13. gadsimta klosteru telpas. Tās ir speciāli muzejam celtās 19. gadsimta beigās muzeja telpas. Šī ir muzeja centrālā daļa, tā saucamā kolonu zāle. Uzbūvēta viņa tika tieši 220 gadus atpakaļ pilsētas bibliotēkas vajadzībā. Atzīmējot šo datumu, pašlaik šeit arī ir mūsu un akadēmiskās bibliotēkas visretāko grāmatu izstāde. Katrs, kurš vēlās redzēt, kā tad izskatījās grāmatas 5000 gadu atpakaļ, var nākt uz mūsu muzeju un to redzēt. Šī zālē notiek arī koncerti. Ir arī mūsu bezmaksas svētdienas koncerti, kurus katrs var apmeklēt. Zāles autors ir arhitekts Haberlands. Tas cilvēks, kurš ir projektējis daudz ēku Rīgā, arī izcilo Rādsnama ēku. Un šeit ir 2 izcilas mākslas vērtības. Viena no tām ir sienas freska ar Pētera I. attēlu. Mēs redzam Pēteri I, kurš kā varonis 1710. gadā ienāk Rīgā caur sagrauto pilsētas mūri. Rīdznieki šī freskā ir iemūrējuši arī vienu lodi. Pēc leģendas Pēters I pats esot šāvis par zviedru nocietinājumiem Rīgas pilsētā. Un vienu lodi rīdznieki iemontējuši sienā. Protams, tā ir tikai leģenda, jo kara laikā noskaidrot, kurš lielgabals ko ir izšāvis, diez vai iespējams. Un otru mums vajadzētu skatīties guļus. Tā ir Katrīna II, Krievijas imperatore, romiešu dievietes Minervas tēlā. Viņa ir šeit ne tikai tāpēc, ka bijusi Krievijas imperatore, bet arī tāpēc, ka braucot no savas nelielās Anhaltas Cerbskas valstiņas uz valdīšanu Pēterburgā, brauca caur Rīgu. Kādreiz muzeja telpas nebija lielas zāles, bet atsevišķas mazas istabiņas. Šī bija viena no krāšņākajām. Tā saucamais sudraba kabinets, ko pats arhitekts Haberlands, kas bija cēlis kolonu zāli un bibliotēku, izveidoja speciālai dažādu retu un dārgu priekšmetu izstādīšanai. Šis ir, varētu teikt, mūsu ovālais kabinets. Un šeit blakus atrodas arī seifs. Muzejā ir
vairāku tūkstoši dažādu sudraba izstrādājumu. Un tāpēc šī sudraba kabinetā mēs tematiski rādām vienus, pēc kāda laika mainām ar citiem, lai cilvēkiem rastos pēc iespējas lielāks un tāds patīkamāks iespējas par mūsu sudraba kolekciju. Kā redziet, man rokās arī ir spieķis ar sudraba uzgalu, kurš ir skaists jūgenstila mākslas darbs. Bet šeit ir arī cumšu amatnieku trauki, šeit ir sadzīves priekšmeti. Šeit ir vesela rinda baznīcas trauku, dāvinājumi dažādi, kuri cilvēki ļoti mīlējuši dāvināt viens otram sudraba lietas, jo sudrabs dīvainā kārtā tiek uzskatīts par tādu latvisku metālu, lai gan Latvijā sudraba raktuvi nekad nav bijis, nekad tīrā veidā sudrabu neesam ieguvuši. Ja šeit visi priekšmeti ir jau ar savu vēsturi, tad ir arī viens ļoti jauns priekšmets. Viņam ir tikai 6 gadiņi. Tas ir sudraba kauss, kurš stāsta mums par Rīgas vēsturi, par spirāli vissvarīgākie notikumi. Un muzejs viņu iegūt tādā veidā, kā Rīgas jubilejas svinību laikā, kad bija milzīgā torta un katrs cilvēks varēja dabūt gabaliņu tortas par ziedojumu, tika saziedots vairāk kā 1000 latu, par ko muzejs pasūtīja šo skaisto kausu, lai nākošajām paudzēm būtu ko atcerēties par Rīgas 800 gadus jubileju. Kuram gad mājās nav radiopults, televīzijas vadāmā pults, videopults, un mums liekas, ka tas ir tāds pavisam nesens cilvēku izgudrojums. Nekā nebija. Lūk, man rokās ir radio festivāls vadāmā pults, kurai ir pāri par 50 gadiem. Varēja, protams, atrast vajadzīgo staciju, skaļumu, sēžot krēslā un savienojot radio ar šādu pamatīgu kabeli ar jūsu pultu. Mums liekas, ka muzejām būtu jāvāc tikai ļoti sēnas, vērtīgas, antīkas lietas. Nebūtu ne. Ja mēs gribam atstāt cilvēkiem piemiņu par mūsu dzīvi, kā tad viņi pēc 100 gadiem varēs parādīt mūsu virtuves iekārtu? Kā? Kur viņi atradīs alumīnija bļodiņu, no kuriem esam ēduši? Lūk, tāpēc arī muzejs vāc tādus sadzīves priekšmetus, kuri no pirmās uzmetiena liekas, pilnīgi bezvērtīgi. Kanniņa, alumīnija. Ļoti labi. Vai tāda būs pēc 100 gadiem? Diez vai. Opā. Un tā es varētu justies tā, kā būtu nonācis pieņemšanā pie pirmā Latvijas valsts prezidenta pilī un sēž šīs skaistajās mēbelēs, kuras rotāja prezidenta pils interjeri. Tas bija laiks, kad pirmo reizi latviešu tauta varēja izrādīt visu savu gara bagātību. Un tādēļ šīs mēbeles ir pilnas dažādu simbolu. Te ir auseklīša rīta zvaigznes. Te ir dievietis Laimas čūska. Te ir arī jums, bagātības simbols. Bagāti cilvēki vienmēr ir vēlējuši krāšņi ģērbties. Rīdznieki nav nekāds izņēmums. Un 30. gados šeit jūs redzēt skaistu pāri. Dāmas tērps pasūtīts Parīzē, kunga tērps šeit uz vietas šūts pie laba meistara, cilindrs gluži kā man. Domāju, ka es šī laikā arī justos pietiekami jauki. Agrāk, kad cilvēki ticēja, jo viņi bija diezgan maz izglītoti, ka jūrā dzīvo dažādi briesmoņi, dažādi nešķīstie gari, viņi gribēja sevi aizsargāt. Un aizsargāja tādā veidā, kā izgriez savu kuģi priekšgalā, tādu aizsmīgu tēlu. Vai nu tas bija drakons, vai kā šī gadījumā, 17. gadsimtā holandieši bija izgriezuši šādu skaistu milzīgu lauvu. Interesanti arī tas, ka kuģis jau sen ir nogrims Baltijas viļņos, un tikai 30. gados pēc pamatīgas rudens vētras šis kuģa priekšgals tika izskalots Liepājas jūrmalā. Kad es nemanās staigājot pa muzeju noklausos, ko stāsta muzeja gidi, parasti šajā telpā es dzirdu vienu jautājumu, kuru gids uzdod saviem ekskursantiem. Vai jūs esiet skopi vai devīgi cilvēki? Katrs no atbild, skopie parasti saka, ka viņi devīgi noklusē, bet kādēļ šis jautājums tiek uzdots tikai vienu iemeslu dēļ? Šis ir Martas Alberingas kabinets. Marta Alberinga ir
uzdāvinājums muzejam vislielāko dāvinājumu muzeja vēsturē. 1500 dažādu mākslas darbu, dažādu antikvariāta retumu. Vairākus simtus viņi uzdāvināja savai dzimtajai pilsētai Valmierai, pārējais viss tika mums un speciāli viņai par godu šeit tika iekārtots viņas kabinets. Un tagad mēs esam pašos Rīgas pirmsākumos. 1211. gadā sāka celt gan doma baznīcu, gan klosteri, gan droši vien arī krusteju. Šajā krustejā pašlaik mēs arī atrodamies. Nāciet. Rīgas lielgabali, lielākā daļa, tika izlieta tepat Rīgā. Šeit jūs redzat vienu no lielākajiem. Viņš sver gandrīz 8 tonnas un ir no ļoti labas bronzas. Rīdznieki lielgabalus parasti sauca savos vārdos. Vienradzes, lauva, bet bija arī daži ļoti mīlīgi, piemēram, kaķītis. Viņi pazina viņus pēc balss. Zinot, kurā pusē izšauj, zināja, kurā pusē uzbruk ienaidnieks. Bez lieliem, smagiem lielgabaliem, kuriem gari stobri, lai tālāk šaut, ir arī šādi te, kurus sauc par mortīrām, ja latviešu valodā pat par miezeriem. Viņi ir domāti, lai pieripinātu pie pilsētas vārtiem un ar milzīgu lodi sašķaidītu viņus. Vai arī paceltu 45 grādu leņķību, šautu pār par pilsētas mūriem ar kādu degmaisījumu. Arī šī mortīra ir Rīgā lieta, par ko liecina Rīgas ģērbonis, un arī skaistie Rīgas meistari izveidotās skaistās lauvas. Un tā kā es esmu Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja gars, tad šis cilvēks man ir ļoti svarīgs. Bīskaps Alberts, kurš 1201. gadā Rīgas vietā, kur jau gan bija ciemi, sāka būvēt Rīgas pilsētu jau kā īstu viduslaiku pilsētu. 19. gadsimta beigās par godu viņam tika izveidot šis skaistais piemineklis, kuram arī ir diezgan rūgta vēsture, jo Pirmā pasaules kara laikā piemineklis tika vests uz Krievijas iekšējiem rajoniem ar kuģi caur Tallinu. Kuģis nogrima un bīskapa tēls netika izvilkts no jūras. Šis ir jau otrais bīskaps, lai gan viņš taisni tā izskatās kā pirmais piemineklis. Es kā muzeja gars, protams, zinu visu. Visu par muzeju, visu par viņa eksponātiem. Ja es jums to visu stāstītu, bet es gribētu jums to pastāstīt, tas tomēr aizņemtu milzīgi daudz laika. Tādēļ ņemiet par labu to, ko dzirdējāt, un tas arī šoreiz būs viss. Uz redzēšanos!